Skolēnu erudīcijas konkursā Eksperiments, kur jau 18. gadu organizē Latvenergo, šogad piedalījās 188 komandas. Lai kļūtu par vienu no 6 labākajām komandām un piedalītos lielajā finālā LNT tiešraidē, viņi 3 mēnešus ir strādājuši Vaigas Viedros. Zemgali jau 2. gadu pārstāvēs komanda no Jelgavas valsts ģimnāzijas. Viņi pat saskaitīt nespēja, cik stundu pavadījuši pie konkursa uzdevumiem. 10, 20, 30, es nezinu. Mūsu komanda ir noteikti saliedēta. Protams, bijuši strīdi, ir katram savs viedoklis un vienmēr mums saskan. Bet tas ir pavisam normāli, manuprāt. Mani komandas biedri ir vislabākie. Man tiešām bija ļoti patīkams šie 3 mēneši kopā ar viņiem. Rīgas reģionu šogad pārstāvēs komanda no Limbažu novada ģimnāzijas. Jau vairākus gadus viņi ir pavisam tuvu dalībai lielajā finālā, un šogad tas beidzot notiks. Komanda Dzintars pēc 2 dienām dosies uz Rīgu, lai LNT tiešraidē pierādītu, ka viņi ir uzvarētāja goda cienīgi un ir pelnījuši saņemt galveno balvu ceļojumu uz Bulgāriju. Iekļūšana finālā noteikti ir gods, jo iekļūt finālā bija grūti, un kopā bija 188 komandas. 3 mēneši noteikti ir mūs saliedējuši. Esmu daudz uzzinājis manu komandu, un viņi pa mani. Es noteikti esmu kļuvuši tuvāki. Finālā viennozīmīgi vajadzēs ieturēt vēsu prātu, nevajadzēs uztraukties, un pats svarīgākais būs strādāt komandā. Galvenais ir pārvarēt fināla drudzi. Tam piekrīt arī iepriekšējo gadu uzvarētāji. Es ieteiktu komandām neuztraukties tiešraidē un sadalīt pienākumus, lai varētu pēc iespējas efektīvāk veikt mūsu dāmas. Spilgtāk palikušas atmiņā viss tā zināšanas, kas ir joprojām stāv prātā. Protams, arī spilgti ir tā pats spēles fināls. Bija ļoti liels stress un ik pa laikam vēl, protams, pavīda atmiņas no ceļojuma. Tieši Eksperiments man pamudināja vairāk pievērsties fizikai, tāpēc es nomainīju skolu un arī izvēlējos profilu klasiskā fizika, matemātika. Pirms tiešraides vajadzētu nomierināties. Es domāju, lielākā daļa būs satraukušies. Mēs vismaz bijām. Vēl līdz pat fināla tiešraidē konkursa mājaslapā Eksperiments LV iespējams nobalsot par savu favorītu komandu. Savukārt lielais fināls būs sestdien, 11. maijā 17:30 kanālā LNT. Ilve Everterenārs Muskars, labvakar Latvija!